Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nav vērts, viss nokavēts. Šodienas rakstu vieta. Vai nezināt, ka skrējēju stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū godalgu? Skrieniet tā, ka jūs to dabujat. 1. Korintiešiem 9. nodaļa, 24. pants. Šodienas pārdomas. Iespējams, tu šodien vēlēsi teikt: nav vērts, viss jau ir iznīcis un visam ir pienācis gals. Kāda jēga censties? Varbūt tev ir sajūta, ka tu atrodies laivā ar milzīgu sūci, un lai kā censtos izsmelt ūdeni, apstākļi ir spēcīgāki par tevi, un tu strauji grimsti. Zini, draugs, es tevi šodien vēlos iedrošināt. Lai kā tas arī izskatās, tev ir jānotic, ka Dievs neuzliek smagāku nastu, nekā tu spēj panest. Lai arī kādi ir apstākļi, tu gūsi balvu, ja vien nepadosies. Jēzus arī varēja teikt: kāda jēga censties, manas labākās dienas ir pagājušas. Viss kļuvis pavisam drūms, priekšā mani gaida tikai nāve pie krusta. Jēzus varēja visam atmest ar roku, tā neizglābjot vēl to pēdējo vīru, kurš karājās pie krusta viņam blakus. Nekad nenolaid rokas, bet skrieni savu sacīksti tā, lai tu dabūtu goda balvu. Tev kā Dieva bērnam vienmēr ir iespēja beigt sevi žēlot un turpināt darīt to, ko Dievs tev ir uzticējis. Vēl kādam pasniegt roku, kādam palīdzēt, kādam dot iespēju dzirdēt vēsti par mūžīgo dzīvību Jēzū. Jā, pat tajā brīdī, kad šķiet pats eju pa burbuli, kad tu novērsīsi fokusu no sevis un sāksi ieraudzīt lietas Dieva gaismā, pēkšņi tevī radīsies cerība un spēks iet tālāk. Šodienas lūkšana. Mīļais debesu Tēvs, es pateicos, ka jebkuros apstākļos un situācijās tu esi ar mani un tev ir glābšanas plāns. Māci man ieraudzīt tos darbus, kas man jāpadara šodien. Paldies, ka tu man dod savu spēku un redzējumu gan šim laikam, gan mūžībai. Jēzus vārdā.